Sastajā video runāsim par 3 mītiem, kas saistīti ar stresu un tā cēloņiem, un runāsim par REIN metodi stresa vadībā. Domājot par stresu, par to, kā to atpazīt, novērtēt, ko ar stresu iesākt, gribētos pieminēt 3 tipiskākos mītus, kas ir saistīti ar stresu un stresa vadību. Pirmais no tiem ir apgalvojums, ka stress visiem ir vienāds. Šeit ir jārunā par to, kā stresa izpausmes ietekmē mūs dažādos mūsu dzīves aspektos, kā mēs uz stresu reaģējam ķermeniski, emocionāli un arī savā ikdienas uzvedībā. Nenoliedzami stress katrā no mums manifestējas citādi. Tas ir atkarīgs no mums kā cilvēkiem, no mūsu personības, temperamenta, attieksmēm, emocionālā fona un daudzām citām dziļi psiholoģiskām un arī fiziskām lietām. Pirmais, kas parasti tiek pieminēts runājot par stresu un stresa manifestēšanos, tas ir vispārējais satraukums vai nogurums, nevēlēšanās kaut kādas lietas darīt. Un tomēr, paraugoties šajā vizualizācijā, mēs varam ieraudzīt, ka tiek iezīmēti 4 tipiskākie elementi, 4 tipiskākās zonas, kurās stresa ietekme izpaužas visspilgtāk. Vispirms tas ir mūsu ķermenis. Arī pētījumi rāda, ka tieši ķermeniski ilgstoši uzkrāts stress manifestējas visspilgtāk. Tās ir galvas sāpes, tas var būt pastāvīgs saspringums muskuļos, muguras sāpes, dažādas reakcijas, teiksim, krampji kājās, elpas trūkums, arī ādas problēmas var liecināt par stresu. Un, ja mēs paraugāmies uz tādu antropoloģisku skatījumu, tad arī mums latviešu valodā ir dažādi teicieni, kas šo te ķermenisko stresa manifestāciju rāda. Smagums uz sirds vai akmens uz sirds, smagums uz pleciem, citam sēž aknās, jā, tātad dažādos veidos jau kopš seniem laikiem šī ķermeniskā stresa manifestācija ir novērota. Otrs līmenis, tas ir mūsu prāts, tā ir raizēšanās, murgi, kaut kāda pārsteidzīgu lēmumu pieņemšana, vispārējais uztraukums. Kas, protams, redzams arī mūsu uzvedībā. Tas var būt sākot no apetītes zuduma līdz pat bezmiegam, pastiprinātam dažādu atkarību izraisošu vielu lietojumam un cita veida šiem te uzvedības manifestiem. Un, protams, arī emocionālajā līmenī stress ir atstāja iespaidu, sākot no depresijas, kas ir ļoti raksturīga ilgstoša stresa izpausme, līdz tādām aizkaitināmībai, kliekšanai virsū citiem, vieglam, tādam pastāvīgam stāvoklim, kurā mēs gribam uzbrukt uz katru mazāko kairinājumu. Ja mēs stresu nemērām un nevadām, tad parādās sekas. Tās ir emocionālas sekas, tā var būt vientulība, motivācijas zudums gan darbā, gan personīgajā dzīvē, aizkaitināmība, ko es jau pieminēju, un arī tādas vispārējas skumjas. Un ļoti interesanti arī apgāžot manis pieminēto mītu, ka stress visiem ir vienāds, arī šīs izpausmes no cilvēka uz cilvēku var būt ļoti dažādas. No tiešām dziļām skumjām un depresijas līdz pastāvīgam uzbudinājumam un aizkaitināmībai. Arī profesionāli, protams, ilgstošs un pastāvīgs stress kaut kādā veidā ir ieraugāms vai parādās. Tās ir kļūdas darbā, parādās dažāda veida kļūdas dokumentos, kļūdas ikdienas kaut kādos darbos, fiziski paveicamajos, kļūdas dokumentu nodošanas termiņos un vēl. Tāpat arī produktivitāte kopumā. Dienas laikā mēs padarām mazāk, atskatāmies uz savu dienu, ieraugām, es šodien gandrīz neko neesmu padarījis, bet es biju tik noguris. Man bija, atnāca jaunās piegādes, man bija
jāizliek plauktos, un es neesmu to padarījis. Vai arī, ja man kāds atgādina, tev tas ir jāiet darīt, tad es krītu dziļā depresijā, skumjās vai aizkaitināmībā. Tāpat termiņu ievērošana, nodošanas termiņi, izpildes termiņi, laiki un tam līdzīgi. Un arī laiks, tas ir laiks tādā ļoti praktiskā izpratnē, tas ir darba laika kavēšana, iešana pusdienas pārtraukumā, neatgriešanās laicīgi, nesarunātu laiku, sarunātu laiku, kavēšana, un cita veida profesionālās kļūdas, kas ir būtiski ietekmējošas uzņēmuma ikdienas darbībā. Otrais mīts. Mēs vienmēr saprotam, ka mums ir stress. Jā, šķiet, kā nozares profesionāļi mēs esam mācīti atpazīt dažādas ar veselību, dažādos līmeņos saistītas problēmas. Taču pētījumi rāda, ka lielākā daļa cilvēku, neskatoties uz profesiju, uz izglītību, uz attieksmēm, spēj ļoti ilgstoši dzīvot un sadzīvot ar stresu. Tas ir tā saucamais hroniskais stress, kurš līdz kaut kādam punktam nemanifestējas, neparādās. Tas, kad mēs savu stresu ieraugām, vai cik ilgi mēs nesam stresu sevī, līdz tas parādās kādā no 4 iepriekš pieminētajiem laukiem, tas ir atkarīgs no mūsu tolerances loga. Tas ir mūsu robežu rādītājs. Šie tolerances logi mēdz būt dažādi, ir cilvēkam tie ir gana ilgi un cilvēks spēj ilgstoši nest stresu, spēj to neizrādīt, neparādīt, vai arī tas ir saistīts ar spēju vēdināt stresu, atbrīvoties pamazām no stresa, un ir cilvēkam šis tolerances loks nav tik liels un kam stress kādā no 4 ietekmes laukiem manifestējas gan ātri. Trešais mīts. Vienīgais veids, kā kaut ko mainīt, ir nomainīt vidi vai lietot zāles. Ļoti bieži dzirdēta attieksme, tad es jau neko nevaru mainīt, vienīgais ir jāiet prom no darba, vai ir jāmaina partneris, vai jebkāda cita veida situācija, kurā mēs esam ieraudzījuši savu stresa avotu. Vai arī otrs, es nevaru iet prom, mainīt vidi, tad vienīgais, ko es varu darīt, ir uzsākt ārstēšanu, sākt lietot zāles. Taču tieši emociju vadība, tieši savas attieksmes maiņa ir tā, kas ir visbūtiskākā, runājot par stresa vadību, jo arī nomainot vidi un arī sākot lietot zāles, pats stresa avots, stresors, kas mūsos ir izraisījis kaut kādu noteiktu reakciju, nepazūd, nemainās, un nemainoties mūsu iekšējai attieksmē pret šo stresoru, mēs neatbrīvojamies no tā, kas mūsos ir izraisījis tādas vai citādas reakcijas. Un viena no tipiskākajām metodēm, ko es gribētu piedāvāt, lai virzītos uz savas attieksmes maiņu, tā ir tā saucamā RAIN metode. Jā, tieši tā, tas ir angļu valodas vārdiņš lietus, līdzīgi kā daba atjaunojas pēc lietus, pēc lieliem karstuma periodiem, tā arī mēs ar šī te lietus palīdzību, līdzībās runājot, varam uzsākt ceļu uz sevis atpazīšanu un atjaunošanos, kur R-burts tas ir par redzi, ieraugi, atpazīsti savus modeļus, savas attieksmes, savu situāciju un savus stresorus. A. Akceptē, pieņem un ļaujies tam, ka šī tava rīcība ir tieši tāda, kāda tā ir. Un tikai tad, kad mēs esam pieņēmuši, mēs varam virzīties tālāk uz nākamo izpēti. Kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos? Kāpēc es reaģēju tieši šādi? Kas notiek ikdienā manā fonā? Kādas ir manas reakcijas? Kas mani kaitina, kas mani satrauc, kas mani sadusmo, kas mani nomierina? Un tad, kad mēs šo esam sapratuši, tad mums ir jāuzdod būtisks jautājums. Es un manas sajūtas, vai tas ir ar vienādības zīmi? Neidentificējam. Tas, kā es jūtos,
konkrētā situācijā. Tas nav par to, kas es esmu. Es aicinu paraudzīties vēlreiz uz šo atsvaidzinošā lietus metodu līdzībās runājot un pārdomāt soli pa solim sevi katrā no šiem punktiem, atbildēt uz katru no šiem jautājumiem, pierakstīt, veidot savu lietus karti. Apstājamies, apdomājam, pierakstām, vai nu iepriekšējā uzdevuma kontekstā, vai paraugoties uz sevi savā darba vidē, kādi jautājumi parādījās, noklausoties par REIN, jeb lietus metodi, un par to, kā stress manifestējas mūsu ķermenī, uzvedībā, prātā un emocijās.